Ko es teiktu, divas lietas, kas tādas tiešā veidā varētu norādīt. Viena, kas no prakses ir redzēts, ka noteikti vajadzētu skatīties, lai arī pašu dati būtu aktuāli konkrētai sabiedrībai. Ja es esmu dalībnieks kādā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību, tad vajadzētu noteikti paskatīties, piemēram, dalībnieku reģistra nodalījumā, vai tā adrese, ar kuru komunicēs ar manīm valde, vai viņi tiešām ir aktuāli. Jo bijuši daudz gadījumu, kad arī valde, kas ir iespējams negodprātīgi, viņa redz, ka tas dalībnieks ir aizmirsis paziņot par to, ka viņam adresi mainīt. Viņi formāli sūta paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu uz šo adresi, kur viņi zina, ka viņš neatradīsies. Un tādā veidā, teiksim, dalībniekam tiek liekt iespēja piedalīties dalībnieku sapulcē. Tad jautājums arī, vai pašam nevajadzēja parūpēties, lai par viņu šie aktuālie dati būtu. Nemaz nerunājot par tādiem gadījumiem, kas ir redzēti no sūdzībām, ka persona saka, man jau vajadzēja kaut ko braukt, es parakstīju dokumentus, pareizāk sakot, nevis dokuments, bet tukšs laps, un sekretāri teica, ka viņi aizpildīs tālāk šos, un tā jau iesniegs reģistrācijai. Un pēc tam izrādās, kad ir iesniegt dokumenti par valdes maiņu. Jā, tas, teiksim, pat, lai tas dažiem šķiet smieklīgi, bet tas tā notiek ikdienā. Un tā viņš šķiet, nevajag domāt, ka ar manīm tas nevar notikt, jo tiešām vienā dienā mēs esam ļoti labi draugi ar saviem biznesa partneriem, bet, varbūt parādās nauda vai parādās liela nauda, un viss var mainīties ātri. Un vēl viena lieta, ko no reģistra puses varētu teikt, kas dažkārt ir, ka šai rīcībai jābūt ļoti ātrai. Tiešām, ja kaut kas notiek, tad noteikti vajadzētu meklēt kvalificētu juristu palīdzību, jo arī no pieredzes teikuši, ka ir, teiksim, vēršās pie mums un norāda, ka tur ir bijuši kaut kāds dokumentu viltojums vai sapulcē ir lemts bijis savādāk nekā tajos dokumentos, kas ir reģistram, kur savukārt mēs norādam, ka mēs, diemžēl, mūsu tā kompetence ir ierobežota un pārbaudīt nevaram. Un ka jums būtu jāvēršās pirmkārt jau vispārējās jurisdikcijas tiesā, tagad ir izveidot šī Jelgavas tiesa un jāapstrīd pēc būtības šis sapulces lēmums. Un dažkārt tiem cilvēkiem, kas varbūt nav tik labi, teiksim, erudīti juridiskajā jomā, un pat arī dažkārt juristiem, kuri sniedz šos, teiksim, padomus cilvēkiem, viņi saka tā, nē, tas reģistrs jūs tikai mēģina atkratīties, nē, ejam, tiesājamies, mēs panāksim savu. Notiesājās 3 gadus ar mums, kur galā administratīvās tiesas senāts pasaka, ka reģistrs tur neko jums nevarēja līdzēt, ka jums tiešām jāiet, visas 3 instances ir pateikušas, jums bija jāiet civilā kārtā tiesāties. Saprotiet paši, kas 3 gadi pagājuši, kāda tur, teiksim, vēl apstrīdēšana ar iespējām un rezultātu panākšana. Tā kā būtu jāieklausās padomos, ko sniedz iestādes un arī, teiksim, jāmeklē kvalificēti juristi, kur tiešām aizvirs. Ja tiešām ir iestājies šis ļaunākais gadījums, tad jāiet pie labā ārsta, kurš mēģinās jums palīdzēt, nevis kāda viltvāža vai tāda šarlatāna.